lēts vitrīns, kramējiet šaubas. Te sevis nodomāju, vasara vēl tālu, man vajag vitamīns, un gar plauktiem līdz pārdvēju, tūlīt pēdējo soli min. Priekšā personas un neredzēt, un es uzrunāju viņu, skan kā dzēja, iemesli kolorīt, kā mainās sēja, iekams ir pamanīt. No plastīks sastingst uz monolītu, kad atceries pārāk mazrīgi, un kā tev iet mans draugs, paldies, man iet labi. Es nedaudz paspiedu, starp mums tomēr aiziet gadi, un teikšu godīgi, soli piet krūt, vaigā pazīt, šiedēks mācīs nogrums, vēls prom pazīt. Un viņš tā knapīs dveši, es pēc nakts maiņas, un veikals šodien apmeklēt, nu nav nekāda pastaigā gan, tas gan veselībai pilnīgs šām. Starp citu, kādā jomā viņš negribīgi par to runājiet, kā atbild domāt, tad nospļaus pie sevis acīs skatoties retāk. Vecīt izstāvojies man, tev tās trekla, skan kā dzēja, iemesli kolorīt, kā mainās sēja, iekams ir pamanīt. No plastīks sastingst uz monolītu, kad atceries pārāk mazrīgi. Zini, nemaz tik grūti iztēloties nav, tev cilvēks rūp, diez vai izvēlētos naudu, un vispār ir vērts lūk, lai es pats reāli politika dara sūdu, šķido kaunu, kad atceries pārāk mazrīgi ir. Valsts iekārti kļūt, tev uzskat par klaunu, un viņš man atbild, tā ir patiesība rūp, tu nepateici neko jaunu, kad atceries pārāk mazrīgi ir. Starp citu dzirdēju par avāriju, čeki ielidoja krustā, laikam baigā tempā bija. Es uzdevu šo jautājumu, izrādot empātiju, kad atceries pārāk mazrīgi ir. Un šoreiz bez pauzes viņš uzreiz saka jā, bet viņa acīs redz pārmetumu kaudzes no iepriekšējās nakts atmiņām. Un tad tu atceries pārāk mazrīgi ir. Tik daudz jautājumu, bet nav atbildes, un vispār kā tev ar to ir saistība. Viņš pēkšņi sastīg, kā pie jautājumu valsts vīri, jo visi kārtībā pie manis nemēdz piestāt. Es viņu sagaidīju 2:45, no asins pēc uz operāciju galvu, līdz zemē pasniedz mērķi, reanimācija par viņu dzīvu valdu.